Labvakar! Septembrī ražu var ievākt dārzā, Mantu placī, kā arī izstādē. Drosmīgie gūtās atziņas pārvērš fotohaikās. Saules puķis no draudzenēm, ģipša kāju un mākslas zinātnieku atzinīgus vārdus. Savā pūrā saņēmusi jaunā fotomāksliniece Linda Klētniece, kuras izstāde fotohaikas atklāta izstāžu zālē Defab. Lindas darbi asociatīvi veido sakarību ar japāņu haikām. Fototēlojums tuvināts dzejas valodai. Tas, kā Linda Klētniece traktē savu fotogrāfiju pēc formas, ir milzīgi līdzīgi tai japāņu poēzijai. Lindas redzējums vienkāršas lietas ir pašas skaistākās, kaut vai gaismas spēles uz Rīgas kinostudijas grīdas, jeb vienkārši vīriešu pēda. Es tur īstenībā mēģināju tādu grafisko kontrastu noķert, un tad man draugs pārlāčoja pāri manai bildē, ko es ķēru tajā mirklī. Fotohaikas bildēts daudz vietu pasaulē. Tapušas ir kaut 7-8 gadu garumā un dažādās vietās. Te ir gan Austrālija, gan Latvija, gan Meksika. Izstādes atklāšanā Lindu uzmundrināja arī ilgadējā draudzene aktrise Inga Alsiņa. Abas dāmas esot pazīstams jau no pirmās klasītes. Mums haikas bija katru dienu, gājām mājā no smiekliem, čurājām biksēs. Dzirkstošais gars ietekmē arī mākslinieces stilu. Man ir viena tāda modas lietiņa, kas man šoruden tāda ļoti ejoša ir. Tā ir siltā kapuce ar šalli kopā. Interesantās lietas fotogrāfi atrod tirdziņos. Par vienu no tiem mūsu nākamais stāsts. Fotohaiku cienīgi kadri katra mēneša pēdējā svētdienā virknējas Mantu placī pie modes lielveikala Domina. Omulīga atmosfēra atgādina šarmantos lietoto preču tirdziņus ārzemēs. Pašmāju tirgotāji mums atklāja savu preču izcelsmes vietas. Izkrāmēts kambars mājās, kur visādas vecas lietas jau glabājušās kāds gads 20. Ģimene arī piegādā dažādas nevajadzīgas lietas, un tad mēs arī veiksmīgi to mēģinām realizēt. Lietas, no kurām notraukti vēstures putekļi, te dzīvo jaunu dzīvi. Savs ķēriens ir gan taupīgam pircējam, gan antikvāro lietu kolekcionāram. Cenas ir dažādas. Laikam vīna bunduļi, tie ir laikam 15 lati ir dārgākā lieta, kas mums šeit ir. Pārējais ir runājams un principā spēles ir pa latiņu, tā. Mums tā teica, ka mums ir labas cenas. Ļoti citi vienkārši tas liek atradās kā veikalā, tas jau muļķīgi tomēr taču. Te jau atnāk, tāpēc, lai ir tā kā lētākā garāžā kaut kādā. Tās sudraba karotītes 130 latu komplekts. Stāstu vērts ir ne tikai lietas, bet arī sanākušie tirgotāji. Dažiem izprast matemātiku ir kā nokļūt kosmosā. Mums pilnīgi nav nekāda prasme. Mēs pat skaitīt nemākam. Citam svarīgs savs vizuālais tēls. Nē, brīlis mēs paņēmām, kurus grūti nopārdot, varbūt tās kā tā viņas pievilks vairāk uzmanību. Pamanījām, ka Mantu placī sadraudzējas cilvēki un lietas. Tā rodas stāsti, kurus vērts iepazīt arī šo svētdienu. Stāstus glabā arī vīriešu krekli. Nesen modes skatē parādījuši publikai māksliniece Aijas Karlānis Lina kreklus, kungi atklāja savu pirmo kreklu izskatu. Tas droši vien bija skolā baltais krekls 1. klasē. Bija tāds diezgan košs lakats ar bārkstīm, un viņš bija tik, kā lai saka, tik ekstravagants kā lakats, kad es izdomāju, ka tas varētu būt krekls. Es domāju, ka tas bija vai nu balts vai melns. Es nemēdzu krāsainus kreklus nesāt. Plandošos Lina kreklus populāri vīrieši demonstrē, lai vāktu ziedojumus labdarībai. Kungu viedoklis par Linu dalās. Ar Līnu ir viena tāda problemātiska, kad viņš diezgan burzās. Man savējais mīļāks jāsaka. Jā, es neesmu šī dizaina īpaši piekritējis. Un sarkana krāsas pirmo reizi uzvilku. Man ir ļoti daudz Linu kreklu un Linu uzvalku īpašumā. Krekls daļai ir vīriešu vizītkarte, kas atspoguļo personību. Mūs priecē, ka atsakoties no principiālisma, kungi modes skatē pasauli iekrāsoja košāku. Kamēr vieni atstāja dzimtenes āras, tikmēr citi ierodas Latvijā, lai koptu sentēju tradīcijas. Mūsu jaunajā rubrikā LV stils viesojamies pie Vīndara Džoņa. Džons Brauns ir Vidzemes puses leģenda. Pirms 9 gadiem trimdas latvietis no Anglijas pārcēlies uz dzīvi Limbaža rajona joku mājās un kļuvis par Vīndari. Sārtums atraktīvā kunga vaigos liecina par eksperimentēšanas kaisli. Vai taisīt vīnu no dārzeņiem, no burkaņiem, no pagrabiem, piemēram, no sākumvietām. Un pavasarā no bērsūlas, no klavasūla, no ozolapām, no natram. Es taisu vīnu bez pauze, visu laiku. Vīndara gudrības Džons mācījies no mātes. Būdams stipri salda vīna cienītāja Ēriks kundze gan nekādas šerpās receptes nesot mēģinājusi. Es netaisīju no ozolapām. Un
Nē, kā normāli cilvēki taisa vīnu. Sajūts Vīndera smeķi, Džons vairs nedomā atgriezties savā īstajā arodā datorprogrammēšanā. Viņam prātā citi izgudrojumi tepat Latvijā. Es arī taisu vīnu no gurķiem, ja? Un tas bija recepte, es pats izgudroju. Jā, es nevaru atrast recepti internetā. Tagad gurķu, biešu, liepziedu un citādu lauku labumu vīns sagulas vīnas krūkās. Tiesa gan līdz vīns gatavs paiet pusgads un jābruņojas ar pacietību, kā arī jārēķinās. Viena lieta par vīnu, ja cilvēki grib taisīt vīnu, ja viņiem nepatīk mazgāt trauki, tas nav viņa hobijs. Tomēr rezultāts ir pūļu vērts. Glāze vīna dienā esot rekomendējumā dava. Tā sniedz vitamīnus un dzīvessparu. Iedzer glāzīt vīnu, uzreiz labāk paliek. Džona uzņēmība pierāda, ka hobijs var pārvērsties gurmē cienīgā dzīves stilā. Ekstravaganti akcenti piešauj asamu jau labi zināmām lietām. Ražas apcirkņi šovakar pilni, tādēļ atvadamies līdz nākamā otrdienai. Naskākie vēl var pagūt pieteikties konkursam Naivismas modē. Konkursa nolikums mūsu mājaslapā. Atā!